Cik labi dzīvot Latvijā, tik vienam labi klājas, visiem atradīsies mājas, izņemot sievietēm, gejiem, pašnodarbinātiem, pensionāriem, mazāk aizsargātājiem. Cik labi dzīvot Latvijā, mazas minimālas algas, hokej, basketbolā balvas un pirmā vietā alkoholismā. Labi dzīvot Latvijā. Deputāti mums ir lēni un vairs nemaz nedzims bērni, bet mums ir ļoti ātrs Wi-Fi. Cik labi dzīvot Latvijā. Kad sakrajušies daudzi greki, vismaz mums ir dziesmu svētki, Saula, Pērkons, Daugavā, Nino Rīgas ainavās. Cik labi dzīvot Latvijā. Ja pārtika ir ļoti dārga, bet kam vajadzīga pilna māga, varam visi brīvi tūsēties, neveiklības kopā klusēt. Lembergām ir visas krāsas uzvalkīt, pusi deputātu nemāk runāt latvisku. Bet viņi vēl mācās. Mazuļiem un augļiem ir mazāk PVN, un visiem ir pieejams labais bijies piens. Cik labi dzīvot Latvijā. Kad dzīve paliek pārāk sūra, mums ir asals mīļa jūra. Meži mums aiz katra stūra, ilgi skatāmies ugunskura. Ak, cik brīnišķīgi mūsu Latvijā. Esiet sveicināti! O, daudz labāk, jā. Esiet sveicināti Skečī ziņu 2023. gada ziņu apskatā. Ar jums kopā Marģers Majors un Paula Petersone. Šajā īpašajā Skečī gadumiņas epizodē mūs sagaida interesanti viesi, dažādas spēles, priekšnesumi, upurēšanas, Sātaniski rituāli. un, protams, ļoti skečī. Un par godu svētkiem mums ir pievienojusies arī pavadošā grupa. Cilvēks orķestris Barbara Dzelme. Wow. Tas būtiski savelk visu gadu kopā. Jā. Fantastiski. Diezgan skečī. Sākam. 2023. gads bija pārmaiņu pilns. Jā, Harijam Stailsam un Samantai Tīnai nomainījās frizūras. Turpinājās klimata pārmaiņas. Rīgas zoo nomainījās logo. Sarvājas? Twitteris kļuva par X. Radio 5 it kā pārvendojās, bet palika par Radio 5. ZZS sāk draudzēties ar progresīviem. Valstī nomainījās valdība, Rīgai nomainījās mērs un, protams, mums visiem nomainījās prezidents. Wow. Starp visām šīm lietām tomēr vienmēr ir kādas lietas, kas paliek nemainīgas. Tie ir deputāti un viņu pieņemtie lēmumi. Atskatīsimies uz šī gada spilgtākajiem 2023. gada politiķu dzīvēm. Galvenais, lai ir seks, lai zina, ka principā vērtību vairs nav. Reformas bieži ir sāpīgas. Un ja tās nav sāpīgas, tad tās parasti nav reformas. Es domāju, ka katra sieviete sirds dziļumos sapņo par balto kleitu, vīrieti, kas viņu bildina. Jo jūs ļoti labi izrādās pārzināt to, ko sievietes vēlas. Es dalu jums vīriešu un sievietes, tas nav Kāpēc jūsu kolēģis to nesaka? Tas nav labi, jo es saku ļoti... Jūsu jautājumu. Jā. Es teicu, es taču varēju Rimī vai Maksimā strādāt. Nu, kaut kur es taču strādāju visu savu iepriekšējo dzīvi. Man nav tagad laika, man vajag vest uz savu kolēģu uz Leipucu. Mēģinām, darām un mums izdosies. Vakarā hokejs. – 2023. gadā mums diemžēl nācās atvadīties no vairākām lietām. Attiecībām. Matiem. Bakalauru. Es pabeigšu.
Es arī būšu attiecībās. Aicinām pieminēt visu to, kas 2023. gadā no mums aizgājis, skatoties šo emocionālo melnbalto montāžu. Keičī. 2023. gadā mēs atvadījāmies ne tikai no šī visa, bet arī vairāki sabiedrībā zināmi cilvēki atvadījās no veselā saprāta. Yeah! Daudz cilvēku noteikti domā, kā palikt slavenam internetā 24. gadā. To mums pastāstīs īsta slavenība internet coach. Vai tu gribi būt slavens? Protams, jo tu gribi divas lietas – daudz uzmanības un daudz naudas. Kā to panākt? Piedāvāju tev pavisam vienkāršu 3 soļu programmu. Pirmais solis – mēs tev atrodam piemērotāko interneta slavenības kategoriju, kurā iederēties. Piemēram, jaunās māmiņas, kurām nepatīk, ka ātrās palīdzības mašīnas brauc gar viņu gulošajiem bērniem ar ieslēgtām sirēnām, sporta speciālisti, kuriem nepatīk cilvēki ar lieko svaru, jo tad viņiem būs mazāk vietas lidmašīnā, izskatīgas sievietes, kuras liek pikantas bildes, jo lepojas ar savu ķermeni, bet kurām ir arī podcasts, lai citiem parādītu, ka viņas māk runāt, mākslinieki, kuri provocē sabiedrību, lai dabūtu to uzmanību, ko nesaņēma no saviem vecākiem, politiķi, kur tiktokā bērniem māca, kāpēc Stambulas konvencija ir slikta, uzņēmēji, kur pārdod mistiskus zemes gabalus uz salām, lai varētu atmaksāt vidam savus nodokļu parādus, un citi. Otrais solis, kad kategoriju atrast, tu sāc sūdzēties, un tu sūdzies par visu, kas nesakrīt ar tavām domām. Iesākumam mēs ieteiktu valdības vainošanu, lai tu varētu ieiet ritmā. Tālāk jau tu vari iedvesmoties no ziņu portāliem, it īpaši rakstiem par slavenībām, kuras šķiras. Pēc tam jau, kad būs iegājis jaunajā prāta stāvoklī, tu sāksi ikdienā pamanīt jebko, par ko cepties. Un šeku reku tev būs pilns daudzums ar atbalstītājiem. Tātad daudz uzmanības. Trešais solis – tu sāc pelnīt naudu, jo kur ir uzmanība, tur ir pircēji un nauda. Viens variants – tu var pārdot krēklus, uz kuriem ir uzraksts atlaist valdību, bet ideālāk būtu, ja tas ir kaut kas, ko cilvēki var pirkt atkārtoti. Tāpēc man tev ir piedāvājums. Vitamīnu komplekts Abecīte. Speciāli izstrādātas zāles tikai no dabīgām vielām, kas spēs izārstēt vējbakas un difteriju. Tātad vairs nekādu vakciju. Šīs zāles nepieder lielajām farmācijas kompānijām, kurām interesē tikai slimi cilvēki. Farmācijas kompānijas ar saviem uzpirktiem žurnālistiem tieši mēģina man nomelnot, kas pierāda tikai to, ka viņiem ir bail no patiesības. Pats labākais šajā visā? Ja tu nopērci zem mana vārda Abecītes komplektu un kāds cits nopērk zem tavu vārda Abecītes komplektu, mēs abi par to saņemam naudu. Atliek tikai viens jautājums. Vai tu esi gatavs cīnīties pret sistēmu, būt slavens un pelnīt daudz naudas? Ja jā, tad raksti man un es tev pievienošu savā Telegram kanālā. Keičī. 2023. gads bija notikumiem bagāts. Jā, dziesmu un deju svētki, Prides, gan arī 50 Cent koncerts, jā.
Bet, protams, visneaizmirstamākie notikumi bija mūsu komandu sporta sasniegumos. 5. vieta basketbolā un bronza hokejā. Īsi atskatīsimies uz 2023. gada emocionālākajiem brīžiem sportā. Asaras, dziesmas un alus. Īstam situācija. Lava pieeja! Rikārds Bukārts vēl kreiso malu. Bukārts uz vārtu priekšu. Rubīts meties vārdi! Ar spēcīgu metienu. Zonā Daugaviņš laužās uz vārtiem. Mēģināja saspēlēs. Meties vārdi! Rubīts! Kristians Rubīts! Tā ir nirvāna! Te gaisā ir absolūta laimes substance. Uzvarā! Jā! Es jūtos kā uzvarētājs. Ar lepnumu, abrīnu, patriotiskumu, mīlestību pret basketbolu mēs esam sagaidījuši Skečī studijā pirmo goda viesi. Olimpisko čempionu 3x3 basketbolā Kārli Paulu Lasmani. Čau. Čau visiem. Nu, kā tev pagāja 2023. gads? Bija jautri, jo dzīvē bija daudz pārmaiņu, teiksim tā. Un tu esi no Ventspils. Pilsēta Rīdena. Ja tu nebūtu dzimis Ventspilī, bet būtu dzimis Daugavpilī, vai tu prastu spēlēt basketbolu? Es domāju, tad es būtu izcils futbolists. Kur ir tava mīļākā Ventspils govs? Manējā, pie Ventspils skateparka. Nu, tur ir Madars apsēs. Tev ir sava govs? Viņa tāda sportistu govs, jā, un tur arī mans ģīmis ir virsū. Nopietni? Kad es biju maziņš, man mīļākā bija hamburgeru govs. Basketbols vai hokejs, kurš ir mūsu nacionālais sporta veids? Pavasarī pavisam noteikti tas ir hokejs, jo mēs gribot, negribot, mēs esam hokejistu tauta. Nu, tā tas, diemžēl, ir, bet basketbols ir izdarījis pavisam lielu darbu, un es domāju, ka arī basketbols tagad ir tāds, kas kotē, ka mēs varam saukt gan basketbols, gan hokejs mēs esam. Un kopumā tauta ir vienkārši laimīga. Kāpēc 3x3 basketbolu nesauc par 9? Tu dzirdēsi šo joku? Bet mēs to saucam par jēlo joku. Kāds, es te, jā, šis pat nav zem jostas vietas, šis ir vēl jēls. Tu dzirdēsi pasmējies par to joku tikai tāpēc, ka viņš ir Bet man liekas, tu pasmējies. Sakiet, kur man jāskatās? Tā, tur vai tur? Ko ēd basketbols? Ēdienu. Nu, cik jāls jautājums, tik jāl atbild. Kurš, tavuprāt, ir Latvijas labākais basketbolists, izņemot sev pašu? Kristaps Porziņš pavisam noteikti. Un es liktu, man tagad ļoti patīk arī Ārtūrs Žagars. Jā. Šis ir izvēles jautājums. Ko tu izvēlētos? Apēst uz lēnas uguns vārītu basketbola bumbu vai arī braukt 90 dienu pārgājienā uz Gruzijas kalniem kopā ar Juri Kulakovu? Pavisam noteikti es brauktu pārgājienā Juri Kulakovu. Es domāju, man tur būtu interesanti. Jāatzīst, ka mūsu otrā izvēle bija Kristaps Porziņš, Jā. bet viņš pagaidām spēlē. Jā. Un tu nespēlē. Viņš bija otrā izvēle. Jā. Kāds skan tīkls, kad bumba iekrīt grozā? Ātrs jautājums, 2 atbilžu varianti. Tu saki pareizo. Jūs man sniegsiet arī iespēju izvēlēties atbildes? Nē, tev uzreiz jādod momentā. Labi. Bebris vai Udrs? Bebris. Galēts vai Rasels? Rasels. Basketbols vai ģimene? Ģimene. Jaunais gads vai Ziemassvētki? Jaunais gads. Slēpis vai slids? Slēpis. Cik ir 3x3? 9. Džorš vai Siksna? Siksna. Hokejs vai basketbols? Basketbols. Cik gadi ir Ramadam Paulam? Daudz. Kas ir tev sīvākie pretinieki? Man dēmoni. Cik garš Kristaps Porziņš? 2 metri. Kas ir tavs pēdējais kājas izmērs? 46. ar mums. Kā var vairot mīlestību? Acīm? Nē, no ar sirdi. Es nezinu. Ļoti skaista atbilde ar acīm, jā. Kas ir vislabākais, ko pateikt sievietei pirmo reizi viņu satiekot? Čau.
Tāds banāls un salkans, tāds sauklīts, ko man patīk novēlēt cilvēkiem. Vai to lūdzu Jā, pateikt jā, kamerā? tas sauklīts skan šādi. Pasmaidi, jo smaids neko nemaksā. Tieši tā. Izklausās diezgan vienkārši, vai ne? Bet nav nemaz tik vienkārši. Tā ir. Pasmaidi, jo smaids nemaksā. Kārlis Pauls Plasmans. 2023. gads bija visādā ziņā karsts gads, tāpēc šo sēdeļu mēs pieteiksim ēdot karstus ēdienus. O jā! Maijā visas pasaules sievietes iemīlējās Pedro Paskālā, bet Latvijas sievietes iemīlējās Kristiānā Rubīnā un Arturā Šilovā. Jā, un jūlijas bija tik karsts mēnesis, ka bija izsludināta ārkārtas karstuma situācija valstī. Un tas bija arī karstākais mēnesis novērojuma vēsturē. Augustā par karstāko cilvēku kļuva Žagais. Oktobris bija viskarstākais mēnesis visā oktobra vēsturē. Kas ir oktobra vēsture? Markus Rīva turpināja būt karsts visu caur gadu. Paldies tev, Markus. Un iet vispār arī karsts mūsu zemītei, ja 2023. gads ir bijis karstākais vispār planētas vēsturē. Jā, pagājušā gada laikapstākļi bija tik ekstremāli, ka mums nācās ķerties pie spēcīgiem līdzekļiem, lai noskaidrotu atbildes. Jā. Kurš pie tā ir vainīgs. Mēs jau kādu laiku tev gaidījām pamostamies. Latvijas, kur viņš attēsies? Šis nav personīgi. Mēs vienkārši gribam uzdot tev dažus jautājumus. Varbūt grib padzēties ūdeni? Liec ūdeni, ne? Lielgraudu krusa. Kāds sakars? Tu paskaties uz šito! Tu paskaties uz šito, ko tu griezies prom! Globālā sasilšana! Kas ir ar tiem plūdiem? Es esmu laika ziņu vīriņš! Es izdomāju, ka šogad būs karstākā temperatūra pēdējos 120 000 gadu laikā! Vecīt, nav forši! Tu skaties satraukts, varbūt grib sapnīt, tev mīļā. Tātad, mēs tev piedāvājam tādu laika prognozi, ko mēs gribam dzirdēt nākamgad no tevis. Atlaist krusu! Lauris Reiniks! Nedrīkst būt mākoņi, drīkst būt saulīte. Kas tavs, nekādā gadījumā. Gribu kokteili ar salmiņu. Ir balans. Lai latvieši ir laimīgi. Ko teiks laika ziņu vīriņi? Kur jautājumi? Jūs taču saprotat, es neradu laikapstākļus. Kā? Ko? Kā ne? Vai reibs galva? Šis bija ne tikai karsts, bet arī dažādu ļoti sarežģītu notikumu pārpilns gads. Esam studijā uzaicinājuši īsto ekspertu, lai uzdot viņam tādus jautājumus, kurus neuzdrošinās uzdot neviens cits mēdījis. Dāmas un kungi, ar aplausiem sagaidām NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra vecāko ekspertu, Kembridžas Universitātes doktorantu, Latvijas gada influenceri, izglītības un pašizaugsmes jomā Tomasu Pildegoviču. Tomas ir ietērts īpašā tērpā. Kā tu jūties? Jūtos kā skaistuma kopšanas salonā pļauniekos, tur, kur es uzaugu. Ideāli. Tomas, tev ir kaut kāds spēka dzīvnieks? Spēka dzīvnieks? Nu, es teiktu, ka pietiekami bieži man tuvākie cilvēki mani sauc par āpsi. Tāpēc es palikšu pie šī. Āps. Lieliski. Tā būs mana iedvesma, jo tev uz sejas uzlikšu tev spēka dzīvnieku, ja? Lai tu varētu iznest nākamam 2024. gadam savu iekšējo zvēru. Tikmēr, Paulai, pāris jautājumi. Jā, mēs gribējām teikt, ka mums iedvesma radās tam, ka vajadzētu apgleznot tev seju, papētot to visu, ko tu šogad esi sadarījis, un tu sadarījis ļoti daudz ko. Un viena no tavām pieredzēm bija kļūšana par rezerves karavīru.
Daudzi jaunieši šaubās, vai viņi grib stāties armijā. Arī es, kā Paula, kā sieviete šaubos, vai es varētu to darīt. Tad varbūt tu vari mazliet pastāstīt par savu pieredzi, kā tev gāja. Jā, nu zini, kā viens, protams, ir, es varētu tev vai skatītājiem stāstīt, ka jums vajag tur mīlēt savu valsti, ka katram pilsonim ir jāiesaistās un tā tālāk un tā tālāk. Taču es pats nonācu pie tādas iekšējas apskaidrības, ka, nu, runāt un moralizēt ir viens, bet krietni efektīvāk ir rādīt caur piemēru. Nu, ir ļoti svarīgi kliedēt dažādus mītus, kas mūsu valstī eksistē ap vispār, ko nozīmē bruņoties spēki, kā izturās pret karavīriem, kāda ir attieksme no vadības puses, kāda ir ēdināšana, kāda ir dzīvošana. Un lielā mērā šie mīti ir... Var Tomas mazliet pagriezties un turpināt stāstīt? Sorry. Lielā mērā šie mīti un stereotipi ir kas tāds, kas ir mantots no iepriekšējo paudžu traumām. Teorētiskās, praktiskās apmācības, kas vienkārši tev palīdz nebūt izlenim. Piemēram, tā kā pārgājienā ar draudzeni. Mācēt normāli uzlikt telti un nejāties ar mietiņiem tur tumsā. Ir viens, ka tev mamma saka tur. Sakārto istabu. Sakārto istabu. Otrs, ka tev to saka ģenerāls. Un tu vari pateikt, mamma, man ir 26 gadi, liec mani mierā, vai ne? Bet, tev ir 26? Man ir 26. Wow! Bet ja tev 6 no rīta seržants ausī iebļauj, celties, nu tad nav variants. Tad nav variants. Tas ir stulbs uzskats, bet tev uzreiz mums jāiet karā. Bet loģiski, nē, tu vairāk mācies kaut kādas pamat lietas. Es saku, šeit ir tas paradoks. Mums ir jāizmanto vispār valstī iespēja sabiedrībai attīstīt visas šīs iemaņas miera laikos. Cilvēkiem, ko tu satici lietām, ko zini, vai ja tu varētu vienu dienu nodzīvot otru cilvēku tā kā prātā, ko tu izvēlētos? Piemēram, Kambala. Kambala? Īstenībā šis ir tāds klasisks recency bias, jo tas ir cilvēks, ko es iepazinu salīdzinoši nesen. Cilvēks ar ārkārtīgi attīstītām improvizatoru prasmēm. Artis Pabriks. Māģies Majors! Viens cilvēks, ar ko es nesen biju pārgājienā, Kaspars Breidaks. Jūs bijāt tajā pārgājienā. Kāds var parādīt, kā apsis izskatās, jo es ļoti improvizēju. Viņš izstās pilnīgi citādi. Labi, nekas te var visu. Ir labi, ir uz to pusi. Pagājušajā nedēļā es viesojos Jēkabpils cietumā. Un tur man bija tāda, es teiktu, spraiga saruna ar dažiem no ieslodzītajiem. Bet uz beigām jau tur bija tādas, es teiktu, tādas sirsnīgas atvadas. Bet jā, par cietumiem tu reizi mēnesī vai ej uz cietumiem, vai ne? Jā. Doma ir tāda, ka ieslodzītajiem ir ārkārtīgi ierobežota piekļuve informācijai. Un skaidrs, ka viņi zina, piemēram, ka ir karš. Viņi zina, ka drošības situācija mūsu reģionā kļūst saspringtāka, ka mūsu valstis skar dažādi iekšējās un ārējās drošības izaicinājumi. Taču šīs ierobežotās informācijas dēļ viņiem ir sāsināta trauksmes izjūta. Un bieži ir jautājumi, ir temati, ko viņi nevar apspriest ar cietumu personālu. Man liekas, Tomas, tas brīnišķīgs āpsis jau sanācis. Paula, kā tev šķiet? Jā, arī man mazliet atgādina to meksikāņu mirušo dienas, Helovīna. Tas izklausās diezgan draudīgi. Es bērnībā uzaugu ASV. Īstenībā es uz Latviju pārvācos tikai uz 10. klasi. Discomfort. D-I-S-C-O-M-F-O-R-T. Pareizi. Cik liela ir iespēja, ka tu būsi Latvijas prezidents kādu dienu? Zini kā, es domāju, ka dzīvosim tagadnē. Es domāju, ka šobrīd mums āpšus par prezidentiem nevajag. Bet prezidents var būt no cik gadu vecuma? Ir vecuma. 35. 40? Man liekas 40. Tomas, vai tu esi gatavs savam āpšu make-upam? Reveal! Gender reveal? Jā, vai tu esi gatavs 2024. gadam redzēt, kas ir tavs iekšējais dzīvnieks pie jauniem darbiem, jauniem spēkiem, jauniem projektiem? Es jūtu, ka man nav izvēles, vai ne? Ak, Dievs! Nu, It's a boy! Tāda dīvaina simetrija. It's not much, but it's honest work. Jā,
Jā. Draugi, jāiemācās katram izstrādāt kaut kādu iekšējo mehānismu, kā neaiziet pilnīgā sviestā. Mēs nedrīkstam zaudēt prātu. Šitik vai šitik? Un kā tev šķiet? Kā var izmērīt Latviju pagājušajā gadā? Jāļauj runāt faktiem un datiem. Laiks rubrikai Latvija dažādos topos 2023. gadā. Izrādās, ka latvieši kļūst par pasaulē lielāko mobīlo datu patērētājiem. Nu, ko tad mēs tajos gadžetos tur visu laiku redzam? Ko? Tāpat pagājušo gadu noskaidrojās, ka Latvija ir neglēmojošajā pirmajā vietā alkohola patēriņa ziņā. Izrādās, ka Latvijas iedzīvotāji gadā vidēji izdzer 12,1 litru absolūtā alkohola. Eiropa dzimuma līdztiesības indeksā Latvija šogad ir ierindojusies 19. vietā, kas nemaz nav tik slikti. Un pēc Eurostat datiem Latvija ir vienīgā valsts Eiropas Savienībā, kur vairāk nekā pusē uzņēmumu vadošo amatu ir sievietes. Arī skečī komandā dominē sievietes. Bet ir arī labās ziņas. Preses brīvības indeksā Latvija pakāpusies uz 14. vietu, kas nozīmē, ka es publiski varu teikt un un citus vārdus man neviens nevar cenzēt. Turklāt labās ziņas ir arī, ka Latvija kļuvusi par līderi koka palešu eksportā. Un pakāpusies uz 41. vietu ANO laimes indeksā. Igauņu un lietuvieši gan joprojām ir laimīgāki par mums. Jā. Mēs vismaz cenšamies. Ko darīt nākamajā gadā, lai nākamais gads būtu veiksmīgāks? Skečī ziņu komandai bija unikāla iespēja ielūkoties garīgo spēku gada sapulcē. Es teiktu, veikiņiem. Ko tu? Nē, pofigus prokuratūra. Nē, neviens neko nekur. Mīļie, sāksim sapulci. Un tādu, ko mēs vēl nedarām. Galvenais spies, nē, brauc. Jā, nu var aizvērties, vai nevar? Super. Es to atzinīšu. Esmu sasaucis šo ārkārtas sapulci, jo Latvija ir tikai 41. vietā pēc laimes indeksa. Velns. Jo, ko notiek? Super. Pats nelabais ir ieradies, bet ir ieradies kaut viens, kurš atbild par latviešu tautas labklājību. Ir kaut viens, kurš atbild par ekonomiku, izglītību. Es esmu atbildīgs par zirgiem, par saulīti, par pavasari. Тоже молодец. Es esmu pērkons. Pērkon, mīļais, lūdzu apsēdies. Labi, sāksim ar nelielu atskatu uz 2023. gada notikumiem. Skaties. Tas nav normāli. Tā nav man, vai? Normāli? Jums liekas normāli? Tas nav man. Tiem, kas nesaprot, attēlošu grafisku. Labs. Pat. Kāpēc latvieši nav laimīgi? Šitās te laimētos taču aizvērt ciet. Mums vajag vairāk zirgu. Sieviešu dieviešu kursi? Nevis slinkojot un pūstot tautu labā godā ceļu. Nē, pie prāta. Oligarhi, caurvējuši citi latvieši. Es esmu pērkons. Labi, Jumi, sāksim ar tevi. Tu tomēr mums atbildīgs par auglību, attīstību. Kāds tev ir bijis šis gads? Dotie viņi otram doti, ne no otra mīļi lūgti. Hashtag jums. Ko teici? Var lūdzu cilvēku valodā paskaidrot? Jā, var. Citiem vārdiem sakot, bija ļoti auglīgs gads. Ja? Augā elektrības cenas, kredītlikmes auga, pārtikas cenas, deputāta algas cenas.
Un labākais. Kamīlītes pēciņu šogad. Jā. Nu, vai nav mīļi? Jo, ko tu vari mūdēt? Dzimstība Latvijā šobrīd ir zemākajā līmenī, kāds jebkad ir bijis. Māra, tu taču pazīsti sievietes. Kāpēc viņas nedzemdē? Labāk, tu jā. Viss ir pavisam vienkārši. Latviešu sievietes nedzemdē, jo latviešu vīrieši ir alkoholiķi, bezdarbnieki, Kārtību. Māra. Jā. Zini, ko mums vajag? Mums vajag auglību. Vai mēs varam nodrošināt sieviešu aizsardzību, vai mēs varam nodrošināt Stambulas konvenciju? Nē. Kā ne? Nē. Es nebraukšu Stambulu, nē. Tad mēs varētu samazināt mirstību. Nē, ar mirstību visu super. Sīkie vēlnēni dzimstāka prieks. Nē, mums vajag mirstību. Kapu svētki ir obligāti. Es atkārtoju, obligāti. Nu labi, varbūt mēs varam, nezinu, samazināt tumsu, to depresīvos laikapstākļus vai... Ja mēs gribam celt dzīvestību, mums ir nepieciešami kvalitatīvāki vīrieši. Labdien. Man ir sagatavoti daži prototipi. Tirliņi, ne vīrieši. Šilovs. Kas tie pa tirliņiem? Jaunie latviešu dievi. Ne astes, ne kūtes. Nemāc ģērbties. Viņiem nav zirgu. Es esmu pērkons. Labi, paldies. Šo mēs izskatīsim. Laima, ko tu tādu klusu sēdi? Mums tu tomēr esi atbildīgā par latviešu tautas likteni, ne? Jā, bet manuprāt, visa laime tika izsmelta jau pagājušajā gadā. Mēs uzvarējām hokejā. Jā, tas uz mani. Mēs uzvarējām basketbolā. Bija dziesmu svētki. Un arī ir bijis prātvērs koncerts. Es biju. Normāli. Un kāds ir plāns? Pirmais loģiskais solis būtu vēlreiz izdot Ivo Fomina dziesmu par laimi. Labi, ok. Nākamais solis ir katram latvietim apzināties savu vērtību. Varbūt mēs esam maza nācija, bet mēs varam būt talantīgi, mēs varam sasniegt daudz. Mēs nevaram aizmirst to, ka mēs esam dižani. Mēs esam vareni. Tādēļ, manuprāt, tas, kas padarīs mūs laimīgus, būs ziedot 12 jaunavas? Nē, tas būs uzvarēt Eirovīzijā! Gribējām, kā labāk sanāca, kā vienmēr. Arī 2023. gadā daudzi projekti netika pabeigti. Kāpēc reizēm ir tik grūti pabeigt iesākto? Mēs viesojāmies pie atbalsta grupas, kas ļauj ielūkoties viņu sapulcē. Tātad projekts Pabeidz iesākto ir programma, kas palīdz celtniekiem novest projektus līdz galam. Labdien! Es esmu Lainis. Un es esmu piedalījies 4 ēku celtniecībā un pie viena tilta. Sveiks, Lain! Es domāju, sāksim ar dažiem vizuāliem vingrinājumiem, ja? Ko mēs, Lain, tu vari apsēsties, ja? Ko mēs šeit redzam? Tilts. Tas ir virsūdens betona asfalta ceļš. Bet vai nav tā, ka tur kaut kas tā kā bišķiņ nav līdz galam? Man liekas, ļoti labs tilts. Pilnīgi normāls tilts. Ļoti smuki. Mēs par šo runājām iepriekšējā reizē. Šis ir nepabeigts tilts, līdz ar to... Nepabeigts objekts. Ja? Ir pareizi. Ir, jā. Tālāk. Tālāk. Droši, ja? Ir. Pagaid. Kas nav?
Es nevaru. Tā kā no no 2 uz. Iziet, atbalstam. Malacis, Andri. Un tālāk. Ko mēs darām? Ļoti labi un tālāk. Māja gatava. Nē, ko mēs tālāk darām? Tālāk mēs nepabeidzam. Kas ir vienojošā problēma būvniekiem? Nu, es teiktu, ka tā galvenā problēma ir lietu nepabeigtība. Ja? Nespēja novest lietas līdz galam. Un tad mēs meklējam šo te problēmu galveno cēloni. Kā tas vispār aizsākās? Andri, lūdzu. Pirmo reizi mēs aizkavējāmies par pusgadu. Nu, par 2, par 3. Neviens to īsti nepamanīja, bet visi turpināja maksāt. Tā pirmo reizi, 2, 3, un neviens nelikās neziņas. Un tad, ar laiku, mēs, teiksim tā, nemācējām vairs pabeigt. Pabeigt. Turpināsim, ja? Pirms mēs uzsākam jaunu objektu, ko mēs darām? Mēs darām visu sirdi. Nē, Sirds betonu nebijās, rulē pats. Tā, pa vienam modri. Varbūt kādam uguns ir? Tā, stop. Viss kārtībā, turpinam. Pagaidām mums ir viens būvnieks, kas ir novedis vienu tiltu Latvijā līdz galam, bet ar pārējiem vēl... Tilts ir iesākts, darbi turpinās. Glāze ar ūdeni ir nepabeigta vai iesākta. Čalis ģēnijs. Tu zini, cik grūti ir dzirdēt tos, kad būs gatavs, kāpēc nav, kur ir. Bet, kad iesāks jaunu projektu, un cilvēki nāk garām un ir, kas te tiek būvēts? Vai jūs negribētu dzirdēt, ka cilvēki saka, vau, šī ir tik skaista un pabeigta ēka? Es nedzirdu šitā. Jā, viss taču būs. Tā kā atslāpts sievietes. Pabeigsim vismaz šo mītiņu, lūdzu. Puiši, apsēdieties, mēs neesam pabeiguši. Kas tas ir? Vismaz vienu lietu. Cik daudz grupiņas ir pabeigušas kursu? Tā, ka grupiņas būtu pabeigušas, nevarētu teikt. Mums viss ir tādā procesā. Bet ne viss ir nepabeigts. Šogad bija arī daži likumi un lietas, kas tika novestas līdz galam. Jā, piemēram, Brasas tilts tika pabeigts. Kā arī beidzot tika pieņemts lēmums Zoltūdas traģēdijas lietā un pieņemts lēmums par obligāto militāro dienestu. Un, protams, pēc daudzu gadu gaidīšanas beidzot tika nobalsots par partnerattiecību institūta ieviešanu Latvijā. Kas tad ir apskats bez balvām, vai ne? Mēs pasniegsim īpašās skečī gada balvas ļoti dīvainās nominācijās. Jā. Skaidrs ir viens, ka mēs nevaram izvēlēties nominantus vieni paši. Tāpēc mēs studijā esam uzaicinājuši podkāsta Vai viegli būt? Pirmo un otro sievieti Latvijā. Roja Rodžera un Kristiāna Grāmatiņa. Čau. Es domāju, ka daudzi skatītāji droši vien gribēja, lai jūs vadat šo apskatu šogad. Vienmēr visu nevar dabūt. Un dažreiz ir jāpaciešās arī. Zini, man patīk teikt, ka varētu būt vēl sliktāk, bet grūti iedomāties tieši kā. Mēs jūs esam uzaicinājuši uz studiju, jo mums ir jābalvo kādas konkrētas nominācijas 2023. gadā. Vai jūs esat gatavi? Jā, kas mums jādara? Nominācijā Gada frizūra izvirzīti influencere Elīna Didriksone, dziedātājs Harijs Stails, dziedātāja Samanta Tīna, Igaunijas parlamenta deputāts Reins Eplers. Kuram no šiem 4 pretendentiem dodam balvu Gada frizūra? Vai jums ir kādi favorīti? Man jau patīk tas Igaunis. Jā. Man ir tāda pati parūka. Bet man likās ļoti drosmīgs solis no Elīnas. Ļoti slikts, bet drosmīgs solis. Vai tik drosmīgs ir Harijam Stailam? Es kaut kur lasīju internetā un redzēju. Tas ir Harijs Stails? Tas ir, jā. Mums ir jāpieņem lēmums. Tātad, Gada frizūru 2023 mēs dodam Igaunijas parlamenta deputātam Reinam Epleram. Turpinam.
Nominācijā Gada sasniegums izvirzīti Latvijas hokeistu iegūtā bronza, pirmā Latvijas Michelin zvaigzne, Saeimas balsojums par partnerības institūta ieviešanu Latvijā, 5. vieta basketbolā. 5. vietu basketbolā es nokavēju. Bet 3. vieta hokejā pasaules čempionātā latviešu beidzot. Es raudāju. Jā? Jā, es arī raudāju. Es raudāju gan hokejā, gan basketbolā. Turpinot vēl sasniegums, jā, Latvijā ievieš partnerattiecību institūtu. Man liekas, Rojas vislabāk var atbildēt šo jautājumu. Tas ir sasniegums emocionāli, tas ir sasniegums arī reāli. Protams, tur ir daudz lietas, kas tika izsvītrotas un tā tālāk, bet mums Latvijā ir ārkārtīgi svarīgi pieņemt šādus likumus. Jā, tas ir, man liekas, liels notikums visiem no otras puses. Tagad atkal tur viņi apturēja uz 2 mēnešiem. Un... Šis ir viens no tādām lietām, kas neizbēgami notiks. Tas ir laika jautājums, un tas ir nožēlojami vilkt garumā un tērēt laiku tajā nabaga Latvijas Republikas Saeimā runājot par šo. Nominācijā Gada sasniegums. Es balsotu par hokeja bronzu, jo es pat cilvēks, kam neinteresē sports, es arī raudāju un es izbaudīju to brīvdienu. Es balsoju par Michelin zvaigzni, jo tā ir konkrēti 1. vieta. Nu, tas ir tiešām bronza, tā ir 3. vieta. Michelin zvaigzne, tā ir 1. vieta. Bet tā zemākā zvaigznes ir 3 zvaigznes. Tā kā tā 3. vieta arī teorētiski. Arī ir bronza. Un basketbolā 5. vieta. Mēs iet ārā. Es teiktu, hokejā 3. vieta Latvija dabūs beidzot bronzu pasaules čempionātā, kas dos mums cerību uz nākamajiem gadiem, ka mēs dabūsim kādreiz arī sudrabu un zeltu. Ļoti liels spiediens, jā. Jā. Sports. Nominācijā Gada citāts izvirzīti treneris Luka Banki ar Stay humble, work hard, play together. Edvards Smiltēns ar citātu Katra sieviete sirds dziļumos sapņo par kāzu ceremoniju, baltu kleitu un vīrieti, kas viņu apprecēs. Iedvesmotāja Elizabete Bezdalīga ar citātu Es karaliene, es... Bet vispār no šiem padomāja par citu labāk. Bet man ļoti patika tas Lukas citāts, jo no Smiltēns beidzam bāzt Smiltēnu visur, kur viņam nevajag būt. Piemēram, šī kategorija. Es gribēju, man likās, ka viņu vajag kaut kur iebāzt. Nu, un ko mēs nabaga daudz, bet neapspriežam. Viņa ir un nav pieminēšanas vērta. Nominācijā Gada citāts vienprātīgi uzvar Luka Banki, Stay humble, work hard, play together. Nominācijā Gada notikums izvirzīti dziesmu un deju svētki, kultūrvietas skapis atklāšana, 50 Cent koncerts, hokeistu sagaidīšana pie brīvības pieminekļa un piešķirtā brīvdiena. Nu šie tādi spilgtākie. Starp visiem šiem skapa atklāšana ir atradusi vietu šajā. UNESCO mantojums, pienesums mūsu kultūrai. Dziesmu svētki, reiz 4 gados, kas notiek. Un nākamais šajā sarakstā ir skapis. Jā. Mēs nevaram uzbrukt tam, kas sastādīja šo nomināciju. Es nezinu, kurš tas bija. Es balsoju par dziesmu deju svētkiem, jo šogad tie bija diezgan grandiozi un, manuprāt, emocionāli plosoši. Jā, tādā mūža tādā kontekstā pārējie notikumi ir tādi, viens no skaistākajiem un arī sliktāk apskaņotajiem koncertiem. Vai tiešām milzīgs kors jāklausās? Jā, tā bija. Tātad nominācijā Gada notikums uzvarējuši ir dziesmu un deju svētki. Nominācijā Gada aiziešana izvirzīti ekspremjera Krišjāņa Kariņa demisija, Mātiņa Staķa atkāpšanās no Rīgas mēra amata, Covid-19 pandēmija, kas vairs nav ārkārtas situācija, no Rīgas centrālcietuma izbēgušais Māris Kovaļovs. Es par Māri. Es vienmēr par underdogiem. Pat, ja viņš ir cietumnieks. Pat, ja viņš ir cietumnieks. Bet šogad oficiāli Covid ir aizgājis prom. Man pietrūkst Covid. Es gribētu pasēdēt no 10 līdz cikiem tur, vienkārši mājās. Tev vienkārši pietrūkst komandantu stunda. Jā. Jo mēs tev varam iedot komandantu stundu. Nominācijā Gada aiziešana. Ko mēs nominējam? Man neinteresē neviens. Māri. Bet jāatzīst, ka viņa aiziešana bija uz pāris stundām. 7 minūtes paradīzē. Tātad, nominācijā Gada aiziešana uzvar Covid.
Paldies, ka tu vairs neesi. Labi, viss. Paldies arī sveiciens visiem, kas izturējuši tik tālu. Novēlējums noteikti ir miers, klusums un arī kaut kāda veida izaugsme, nevis tikai lejupslīde. Mans novēlējums būtu neaizmirst par cilvēcību un tādām vērtībām. Saņemamies varbūt. Okay. Mēs neesam tikai alkoholiķi sieviešu sitēji, mēs varam vairāk. Mēs kā latviešu tauta. Mēs jau tādas... Nē, mēs neesam. Savācās vienreiz. Kas ir? Beidziet sēdēt Facebookā un rakstīt šitās visas muļķības. Tad šito ierakstīt? Šis bija labi pateikts. Kas pagājušo gadu notika internetā? Es atceros vienīgais, kā bija kases grāvēja duelis Oppenheimers un Bārbija. Tomēr bija arī kāds notikums, kas salauza visas mūsu latviešu trauslās sirdis. Es pat teiktu ne notikums, bet cilvēks, kas salauza Latvijas internetu. Skečī komanda vēlētos piešķirt īpašo simpātiju balvu valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam. Paula, kurš bija tavs mīļākais prezidenta ieraksts? Es esmu prezidenta lielākā fane, sociālos tieši, un man ir vairāki mīļāki ieraksti, bet ja man jāizvēlas viens, tas būtu Instagram ieraksts, kur viņš bija ielicis zīmēm ar lācīti un karuseļa foto, un pavatekstā bija rakstīts šī tik bija dieniņa. Man liekas ļoti mīļi, ka viņš saka dieniņa. Un ka viņš liek lācīti. Skečī ziņu jaungada izlaidums jau tuvojas noslēgumam. Paula, kā tev šķiet, ar ko vajadzētu noslēgt vecgada raidījumu? Protams, ar prezidenta uzrunu. Dāmas un kungi, priecājamies paziņot, ka speciāli Skečī šovam ir sagatavota alternatīvā prezidenta uzruna no neatkārtojamās un iedvesmojošās TikTok slavenības Aida Smits! You are amazing. You are amazing. You are beauty. You are producer, actor and director of your own play. Unleash your power. Leave past behind. And toss out toxicity. Calm peace of mind. Seize the day. Carpe diem. Seize the day you love and you create. Remember your incredible strength as you push forward and shapes the destiny. Keep growing, tackle mountains as a bright future awaits. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! As a bright future awaits. Unleash your power and shape your destiny. What do you think about this? Greetings from Skečī ziņu shows and from me. What do you think about this? Ir pienācis laiks atvadīties. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Jaunajā gadā mēs jums novēlam saprātu, mīlestību un Skečī jauno gadu. Protams, ka jaunais gads jāieskandina ar labu mūziku un dejām. Lai skan mūzika! Barbar! Un tagad uzstāsies Žoržs Siksna un viņa pavadošais sastāvs. Mežmalā reizēda avenis, Genoveva savā nodabā. Ziedēja un gavilēja kais, Klossi sevi smējās labais. Ieklausies Genovevam, es gribu būt tos labais, nelabais, labais. Tāds, kuru žāri projām laist, paskaties Genovevam. Es gribu būt tos labais, padodies Genovevam. Es esmu tāds kā Elleskais. Genoveva, Genoveva, smēnē labais pie sevi. Genoveva, Genoveva, es labais als tevi labais. Genoveva, Genoveva, smēnē labais pie sevi. Genoveva, Genoveva, es labais als tevi labais. Nelabais kā nolēms tiktenim.
Genoveva lēnām sadās klāt. Rīce jaunu uzliesmoja sirds, un tās cits no abiem acīs mirds. Ieklausies, Genoveva, es gribu būt tavs nelabais, nelabais, labu labais, tāds, kuru žēli projām laist. Paskaties, Genoveva, vai esmu es cik nelabais, padodies, Genoveva, es esmu tāds kā Eliskais. Genoveva, Genoveva, sveni labais pie sevi, Genoveva, Genoveva, es nelabais savs tevi nelabais. Genoveva, Genoveva, sveni labais pie sevi, Genoveva, Genoveva, es nelabais savs tevi nelabais. Aizgāja pa kalnu saulītem, Genoveva projām negāja. Nelabais savu sirdi gāja tām, Genoveva mīļā nelabā. Ieklausies, Genoveva, es gribu būt tavs nelabais, nelabais, labu labais, tāds, kuru žēli projām laist. Paskaties, Genoveva, vai esmu es cik nelabais, padodies, Genoveva, es esmu tāds kā Eliskais.